$120 miljoni iedzīvotāji. Tas ir potenciāls, kas pavarās jebkuram Latvijas uzņēmējiem ar saujiņu drosmes un vērtīgu piedāvājumu. Expo 2025 Osakā un dažādie ekonomiskās sadarbības pasākumi stiprina mūsu Latvijas klātbūtni vienā no tehnoloģiski attīstītākajiem tirgiem pasaulē, lai tev, dārgais uzņēmēji, atliek vienīgi nodarboties ar biznesu. Taču kā strādāt ar Japānas tirgu, kādas nianses, izaicinājumi pastāv, kam ir jābūt gatavam, mēs esam šeit, lai tev to pastāstītu caur vērtīgiem pieredzes stāstiem un atziņām no 4 lietpratējiem. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, un ar mani šodien kopā ir pirmkārt Latvijas seja starptautiskajā arēnā, kad ir runa par investīcijām un attīstības, protams, runāja par LIA direktoru Ievu Jāgeri. Ieva, sveicieni! Sveiki! Ar mums kopā ir arī no tālās Japānas cilvēks, kura misija savā ziņā ir veidot tos tiltiņus starp Latviju un Japānu sadraudzības un attīstības vārdā Latvijas vēstnieks Japānā, Zigmārs Zilgalvs. Sveicien, Zigmār! Labdien! Un ar mums šodien kopā ir arī 2 uzņēmumu pārstāvji, kuru pārstāvēties zīmoli jau ir veiksmīgi iestartējuši Japānā un cerams, kuri pastāstīs, kā tad reāli ir strādāt ikdienā. Kā pirmo iepazīstināšu ar svaigu pieredzi no nesenās Food Expo Japan izstādes Japānā, kur Japānas tirgu izplata Latvijas kvalitīvos, ekoloģiski tīros un pilnvērtīgos pārtiks produktus ar zīmolu Rudolfs, Eko Food Commerce direktors Ģirds Karlsons. Sveicien, Ģird! Sveiki! Un pie mums kopā ir arī Printful un Printify uzņēmumu pārstāvis, kuri kopš 2020. gada palīdz radīt dažādākos print on demand, tā skaitā apģērbus un atribūtiku Japānas tirgu. Ar mums kopā ir globālās strateģiskās attīstības vadītājs Kaspars Sils. Sveicien, Kaspar! Sveiki! Esam šādā jautrā bariņā, lai sniegtu tādu praktisku un reālu skatu uz to, kā tad ir iestartēt Japānas tirgu. Tā kā nākamās 40 minūtes būs vērtīgas, tāpēc atveriet savus blociņus un sagatavojiet pildspalvas, lai pierakstītu dažādās atziņas, ko mēs šodien jums sniegsim. Taču, lai varbūt iesāktu sarunu tā plašāku, ar plašāku skatu uz Japānā notiekošo, Ieva, kā tu ieskicētu kopumā tās aktivitātes, kas ir tas, kas ir pieejams šogad uzņēmējiem caur Expo un varbūt ne tikai izstādi, bet dažādiem citiem pasākumiem, kas ir būvēti ap to? Varbūt sākšu ar to, ka Japāna ir 4. lielākā pasaules ekonomika. Tā kā tas īpatsvars ir milzīgs un tas potenciāls līdz ar ko arī. Šobrīd mūsu tirdzniecības bilance Latvijā ir pozitīva. 70 miljoni ir eksports šobrīd pašreizējais un ap 30 miljoniem ir imports. Bet viennozīmīgi šo skaitļus mēs gribam dubultot, trīskāršot un pat vairāk, vai ne? Un šogad, jā, ir lieliski iespēja notiek Expo izstāde Japānā, kur mēs piedalāmies kopā vienā paviljonā ar lietuviešiem. Un notiek ļoti daudz dažādas aktivitātes tieši, kas ir orientētas uz šo te Latvijas-Japānas ekonomiskās sadarbības veicināšanu, tā skaitā arī investīciju piesaistīšanu. Kopumā Expo notiek, protams, sagatavošanās ir sākusies jau 24. gadā. Šogad tika atvērta aprīlī un noslēgsies oktobrī. Tātad 6 mēneši, kad Expo darbojās. Un šajā laikā uzņēmumiem ir ļoti daudz iespējas piedalīties dažādās aktivitātēs. Kopā no LIA puses mēs organizējam apmēram 28 pasākumus, kas iekļauja biznesa fórumi,
nacionālie stendi dažādām nozarēm un vēl dažādas aktivitātes B2B tikšanos organizēšana. Tā kā patiešām uzņēmumiem, kas skatās uz Japānas tirgu, šogad ir tas gads, kad ir lielisks iespējas izmantot visus šos pasākumus, būt klātesošiem un tad arī censties iekarot šo neteikšu, kad vienkāršo tirgu, bet ar milzīgo potenciālu tirgu. Savā ziņā Expo ir, ja mēs runājam tādā vienkāršā valodā, tā ir tā satikšanās reize ar draugiem, kad ir tā iespēja varbūt uzzināt, kas jauns nodibināt, varbūt saites ar jauniem kontaktiem un draugiem savā ziņā notikums, kur ir jāizmanto pilnībā, jo tas paver iespēju sarunāties. Savā ziņā atver durvis, vai ne? Jā, noteikti. Un protams, arī Japāņiem ir svarīgi, kad šī saruna ir klātienē, nevis tikai attālināti. Un tāpēc vien ir svarīgi tiešām braukt, tur būt un klātienē arī savu pakalpojumu produktu arī prezentēt. Un kā jūs minēja, ir dažādas aktivitātes, dažādām nozarēm, praktiski lielākai daļai, kas iekļauj gan enerģētiku, gan IKT, farmācija, pārtika, dizains. Tas lauks ir tiešām ļoti, ļoti plašs. Un uz vietas var satikt ne tikai Japānas klientus, potenciālos partnerus, bet arī visas pasaules potenciālos klientus un partnerus, tāpēc, ka pašā Expo kopā piedalās 150 valstis. Liels vēriens un noteikti mums ir jābūt arī daļai no tā. Zigmār, kas padara Japānas tirgu pievilcīgu Latvijas uzņēmējiem? Jo skaidrs, ka, skatāmies uz cipariem, it kā jautājumi ir lieki, milzīgs tirgus, milzīgs potenciāls, taču kur varbūt jūs saskatāt tās iespējas Latvijas uzņēmējiem veiksmīgi startēt Japānā? Ja drīz varbūt tāda neliela atkāpi, kāpēc tieši Japāna, teiksim, tā politikā vai diplomātijā mēs mēdzam saukt valstis par līdzīgi domājošām valstīm, un es nebaidīšos teikt, ka šajā Austrumāzijas reģionā Japāna ir vislīdzīgāk domājošā valsts Latvijai un Eiropas Savienībai kopumā. Gan no tādas tiesiskuma izpratnē, gan no biznesa vides, un arī Japāna ir visciešāk integrētā valsts ar Eiropas Savienību, ārpus, teiksim, Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, ārpus, teiksim, Norvēģijas vai Šveices vai Lielbritānijas. Tā vienkāršot sakot, visciešākā līgumtiesiskā bāze Eiropas Savienībai ir ar Japānu kā nevienu citu trešo valsti. Tā kā no tāda līgumtiesiskā tvēruma Latvijas un Eiropas Savienības uzņēmējiem kopumā ir visas iespējas, lai darbotos bez jau kādām barjerām, lai tirgotos bez nodokļiem vienā otrā virzienā, tāpat arī, lai sniegtu pakalpojumus. Tā kā tas ir tāds aspekts, manuprāt, kas ir jāņem vērā, un arī nesenie, teiksim, ģeopolitiskie notikumi gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju, kur tādi apstākļi bija iepriekš, mūsu ekonomika bija diezgan cieši saistīta, bet nav noslēpums, ka virkni uzņēmumi ir apdedzinājušies. Tad ar Japānu šis risks, es teiktu, ir gandrīz nekāds vai absolūti minimāls, jo atkal atgriezīšos pie tā, ka mums ir kopēja izpratne gan par vērtībām, gan pret likumu, cilvēktiesībām, gan arī par to biznesu vidi. Tā kā, manuprāt, tas ir tāds liels arī pozitīvs motīvs, lai tomēr izskatītu šo tirgu kā potenciālo tirgu savu biznesu attīstīšanai. Girt, šeit būtu ko papildināt, jau esat tā pieredze Japānas tirgu, kas ir tās iespējas, kuras gribētos izcelt tiem, kas varbūt vai ir bērni autiņos šajā idejā, vai tikai vēl domā par to? Manuprāt, tā viena no būtiskākajām iespējām ir tad, kad tu jau esi tajā Japānā, tad pēc tam strādāt ar visu reģionu ir daudz vienkāršāk, jo Japāna kā tāda zaļā karte, lai tu tālāk tiktu teiksim, pietiekami labi uztverts visā reģionā, un tā mūsu pieredze rāda, ka mēs sākām ar Japānu, un pēc tam, teiksim, tā sadarbība, kas mums bija ar Filipīnām vai Malaiziju vai Indonēziju, viņa notika daudz vienkāršāk, un tas, man liekas, ir tāds ļoti liels bonus.
Savā ziņā tas pirmais mājasdarbs ir izdarīts, un tās arī kultūras iezīmes ir šur tur līdzīgas, un tās pieejas biznesā. Viennozīmīgi tur ir līdzīgas lietas, jā, bet es teiktu, ka Japāna visnotaļ tomēr atšķirās arī no visa reģiona. Tā kā es teiktu, jā, ja ir iespēja, teiksim, izvērtēt, ar ko sākt, tad teiksim, varbūt tā mūsu pieredze nodara. Kas par piekrīti? Es pilnībā piekrītu, jo Japāna arī, tomēr, ekonomika ir varbūt būtiski mazāk par Ķīnu, ļoti līdzīgā izmērā ar Indiju. Tomēr, ja mēs skatāmies uz patērētājiem un viņu pirktspēju, tās ekonomikas tomēr būtiski atšķirās. Daudz tuvāk, teiksim, attīstītām rietumu valstīm, līdzīgi Amerikas tirgumu, līdzīgi Vācijas, Francijas tirgumu, arī sevišķi, ja mēs runājam par biznesiem, kuru gala produkts ir vērsts uz patērētājiem, Japānas tirgus ir ļoti interesants un saistošs tieši Āzijas perspektīvā. Un, ja mēs raugāmies uz to startu Japānas tirgu, kas ir tas, kur LIA un valsts nāk tālāk? Viens ir skaidrs, ka ir iespēja būt daļai no šīs misijas komandas un pārstāvēt arī Latviju tur, bet varbūt pašā sākumā ieskicē, lūdzu, Ieva, kas ir reālās tās varbūt aspekti praktiskie, kur LIA nāk tālāk? Jā, LIA tad... Protams, viena no prioritātēm mums ir eksporta veicināšana kā tāda Latvijas uzņēmumiem, un šajā sakarā mums ir eksporta atbalsta programmas, kur mēs finansējam dažādas aktivitātes tieši uzņēmumiem, kas meklē un skatās jaunus eksporta tirgus. Attiecībā uz Japānu, mums Japānā ir LIA pārstāve, kas tur dzīvo, kas tur atrodas, un attiecīgi ik viens uzņēmums, kas interesējas par Japānas tirgu vai domā, vai ir jau kaut ko izdomājis, viennozīmīgi var sazināties ar mūsu Japānas pārstāvi, Arta, un viņa noteikti sniegs šo te pirmo konsultāciju, un pēc tam arī jau padziļinātas konsultācijas, kas nozīmē, ka tiešām ir skaidrs, ka arī uzņēmumi ir savi mājas darbi, kas ir jāizdara, un ar konsultāciju, protams, tikai nepietiks. Tas ir pirmais konsultācija, tad protams, uzņēmums var sagatavot arī savu tādu kā eksporta attīstības darbības plānu, konkrēti paredzot jau konkrētus pasākumus, izstādes, kurās viņš vēlās piedalīties. Mēs finansējam arī tādas kā tirgus izpētes, mēs apmaksājam arī paši B2B partneru B2B tikšanos organizēšanu, kur mēs pretī jau identificējam un atrodam augstas gatavības partneri konkrētā uzņēmuma gadījumā. Un, protams, šīs te tirdzniecības misijas, kas notiek, neteikšu, ka katru gadu, bet uz Japānu šogad tā bija liels pasākums, kur mēs devāmies kopā ar prezidentu un ekonomikas ministru. Mums līdzi devās 37 uzņēmumi, bet kopā no viņiem bija apmēram 70 uzņēmumu pārstāvji. Patiešām ievērojams skaits ar uzņēmējiem, kuri interesējās par šo tirgu. Lūk, un šis labi strādā, jo Japānai ir īpaši izteikta šī te hierarhiskā sistēma, kad būtībā tu neatradīsi tādus jaunus cilvēkus augstos vadības postiņos, un viņiem ir svarīgi, jo augstāk stāvoša persona pie tevis ierodās, piemēram, no uzņēmuma, tad tas tā kā apliecina to, ka tev tas ir nozīmīgi. Un šajā gadījumā arī, ka mēs devāmies kopā ar prezidentu un ministru, tad šīs uzņēmuma delegācijas viņi tiešām ļoti labvēlīgi uzņēma, un mēs tikāmies tiešām ar lielu uzņēmumu, C līmeņa, vadības līmeņa menedžmentu. Tā kā Tas arī, protams, vienmēr ir jārespektē un labāk sūtīt varbūt tās nevienmēr projektu vadītāji, bet braukt arī pašam jau uzņēmuma vadītājiem, īpašniekam un šīs sarunas tā kā arī uzsākt. Jā, tā kā ir ļoti daudz dažādi pasākumi, finansējumi. Aicinu tiešām sazināties ar mūsu Japānas pārstāvi. Pirms tām, protams, arī var apskatīties mūsu mājaslapā business.gov.lv, kur viss ir ļoti vienkārši pastāstīts, aprakstīts, bet vienmēr, protams, var zvanīt, rakstīt pilnīgi droši.
Zigmāra, Ieva jau pieminēja tos mājas darbus, kas ir jāizdara. Mēs braucam, mēs prezentējam, taču kas ir tas, ko sagaida Japānas pārstāvju, Japānas uzņēmēji? Ieva jau ieskicēja, ka tas ir noteikti pietiekami svarīgām personām, ir jābūt daļai no šīs saziņas, taču varbūt ir vēl kaut kādi aspekti, par kuriem ir jāpadomā, lai mēs atvedam to, ko sagaida otra puse. Tādā ziņā es teiktu, ka atkal, ja tā drīkst teikt, Japāna ir civilizēts tirgus no tāda uzņēmējdarbības viedokļa, un varbūt nekāda absolūta tāda brīnuma nav, bet ir dažas specifiskas lietas, kas ir noteikti jāņem vērā Latvijas uzņēmējiem, kas plāno ienākt vai vismaz izskatīt Japānas tirgu. Viens no tiem ļoti būtisks ir valoda un Japānā esošās valodas barjeras, respektīvi. Diemžēl Japāņa joprojām absolūti dominē Japāņu valoda, un arī man par pārsteigumu pat starptautiskos uzņēmumos nevienmēr runā kādā no svešvalodām, tā skaitā angļu valodā. Tā kā uzņēmējiem ir jābūt gataviem vai izmantojot arī LIA vai vēstniecības palīdzību, ja brauc šeien sagatavoties vai sagatavot materiālus prezentācijas Japāņu valodā, vai, ja ir paredzētas tikšanās, tad savlaicīgi plānot par to, ka ir jāpiesaista tulks. Tā kā tas ir ļoti būtiski, jo savādāk var atbraukt uz šejieni un teiksim, izterēt laiku un līdzekļus, un vizīti varbūt liek. Tā ir tāda ļoti būtiska nianse, kas noteikti nav raksturīga citās valstīs, tā skaitā Korejā un Indijā, piemēram, nerunājot par Eiropu vai protams, ASV. Kur pats par sevi runā angliski. Tad ir tāda sīkuma, kā arī Ieva ieskicēja, kad Japāņi ļoti novērtē, ka pirmās tikšanās ir klātesošas, un to arī pierādīja Covid, kad, diemžēl, virknē Latvijas uzņēmumu, kas bija jau veiksmīgi uzsākuši savus, teiksim, pirmās sarunas pirms Covid, iestājoties Covidam, kad fiziskās tikšanās tika atceltas, tad, arī tās sarunas pārtrūka un atsākās tikai pēc Covid. Tā fiziskā klātbūtne, braukšana, dalība izstādēs vai piedalīšanās LIA organizētās kopīgās vai individuālās tirzniecības misijās, manuprāt, ir ļoti būtiski. Un tad vēl viens tāds varbūt tās sīkums, ko arī vērts ņemt vērā, kas varbūt mums jau Eiropā un Latvijā liekas varbūt pat smieklīgi vai relika no vēstures, ir vizītkarte. Japānā tā ir ļoti būtiska lieta šās etiķetes sastāvdaļa, tā skaitā arī tiekoties ar uzņēmējiem. Tikai kā piemērs, es šeit esmu tagad tieši 3 pilnus gadus, un es precīzi zinu, ka es esmu izdalījis jau 1000 vizītkartes, jo tās kastītes, kuras pasūta, nāk pa 100 vizītkartēm, man ir 10 kastītes iztērēts, un jau es esmu pasūtījis atkal nākamās 200 šai teiksim, tā rudens sesijai. Tās varbūt tādas pirmās tādas iezīmes, par kurām jau var uzņēmēji padomāt, vēl esot Latvijā. Vērtīga atziņa. Man šķiet, ka mūsu vidē, kur viss jau kļūst diezgan digitāls, un mēs varam nopīkstināt telefonu vienu pret otru un uzreiz izlas arī kontakti. Dažkārt par tādu lietu kā vizītkarti noteikti nevar aizmirst, vai ne, Zigmār? Ja drīkst, viens varbūt tās Arti, jūsu sākotnējais, kad jūs atklājāt šo diskusiju, jūs minējāt, ka Japāna ir ļoti, ļoti tehnoloģiski attīstīta valsts. Tad noteikti arī Ieva var papildināt, vai kolēģi, kas šeit ir vairāk kārt bijuši un pavadījuši laiku Japānā. Manuprāt, tas ir daudziem tāds arī stereotipu laušana. Patiesībā Japāna nemaz tik tehnoloģiski attīstīta nav. Īpaši mēs runājam par tādu lauciņu kā digitalizācija, lai jūs atkal saprastu, tad joprojām Japānā tiek izmantot faksa aparāti, uz vizītkartēm ir faksa numuri, tā skaitā arī uz mani un arī vēstniecībā mēs joprojām faksus. Ļoti daudz, kas notiek papīra formā, fiziski parakstot tāda lieta, ja stāstu kādam par Latvijā plaši izmantotu e-parakstu, tad viņi, manuprāt, citreiz pat man netic, domā, ka es stāstu kaut ko no zinātniskās fantastikas.
tas ir tāds viens no stereotipiem, kas patiesībā, manuprāt, ir palicis no 80. gadiem, 80. gadu beigām, bet Japānā plīst tas saucamais burbulis, gan finanšu, gan nekustamo īpašumu. Tad tāda tehnoloģiskā attīstība patiesībā iepalīdz. Tā kā mums noteikti nav jākautrējās, un šajā aspektā mēs esam nevienu soli priekšā Japānā. Vai savā ziņā, kolēģi, šī nav iespēja, ko arī var izmantot? Jo varbūt tas, kas pie mums jau šķiet pašsaprotams, un mēs tā kā uzskatām par tādu ikdienu normu, varbūt tas ir kaut kas tāds, ko tieši Japānas tirgumu var piedāvāt kā kaut ko augsti attīstīt, un mēs varam teikt, mūsu valstī tas jau strādā. Kā jūs uz to raugāties? Jā un nē. Tas ir nedaudz no divām perspektīvām skatoties. No vienas puses ir iespēja attīstīt biznesus un augt līdzi tehnoloģijām, no otras puses tas notiek lēnāk kā teiksim, rietumvalstīs. Tas pats arī domājot par mūsu biznesu. Sevišķi tajā minētajā Covid periodā daudzas valstis uzšāvās gaisā ar milzīgu attīstības tempu. Japānā tas notika daudz lēnāk, jo tā jauno tehnoloģiju pieņemšana, izpratne par arī no ražošanas perspektīvas, kad hei, ja tu vēlies saražot kā mākslinieks savu apģērbu līniju vai kā dizainers, tu to var darīt apjomos, kas ir specifiski vajadzīgi pēc tavā pieprasījuma, nevis saražot 1000, pieņemsim, tēkraklus un censties viņus izpārdot, bet zini, kad ja tev nāks pasūtījums 2 līdz 3 dienu laikā, viņš būs pie pircēja, un viņš pa to periodu tiks saražots. Bet tā ir tāda arī izglītības darbs, kas notiek lēnām, bet tajā pašā laikā, ja tu esi sākotnēji tur, tev ir iespējas kļūt par iesakņoties kā stabilam spēlētājiem, kuri pēc tam ir ļoti grūti izkustināt konkurentiem. Un tas ir viens no tādiem pozitīviem aspektiem, ja pat sākotnēji to izaugsmi un tirgus apmēru ir grūti iekarot, ko līdz tas ir izdarīts, nostiprinīja savas pozīcijas diezgan spēcīgi. Ieva, iespēja, izaicinājums? Jā, es noteikti no savas puses gribētu piebilst, ka tas ir arī par tehnoloģijām. Tas viņiem aizņem ilgāku laiku viņus pieņemt, jo tas ir stāsts par uzticēšanos un arī partnerības, kad tiek veidotas, kad mums liekas aizbraukšu vienu reizi, piemēram, Eiropā uz kādu valstī, tur paies gads un tu sāksi sadarbību, bet Japānā tas var aizņemt 2, 3 un vairāk gadus, kamēr tu pārliecināsi, kamēr viņš tiešām saredzēs, ka tev kā partnerim var uzticēties, un arī jaunai tehnoloģijai viņiem jāsaprot, ka es tai tehnoloģijai varu uzticēties. Un tu viņu testēs, pārbaudīs, un tad viņai uzticās, un tad viņa tiešām tur ir un attīstās daudz straujāk nekā. Bet tas pirms posms ir jāaiziet, jā, tas gan. Ģirta, cik gadi jums aizgāja, lai iekarot uzticību? Es domāju, ka tas periods joprojām turpinās. Mēs 5 gadus esam Japānā, un pirmie 2 bija tāds pilnīgs ledus laikmets. Un tagad mēs tikai tā pa īstam redzam, ka mēs esam iekarojuši kaut kādu daļu auditorijas, un protams, no šī 120 miljonu lielā tirgus tā joprojām ir tur mazāk kā procents iedzīvotāji, kas varbūt mūs jau pazīst un lieto mūsu produktus. Tā ka es teiktu, tas laiks noteikti ir ilgs, un viņš, ja mēs salīdzinām kaut kādu Eiropas laika joslu, viņš ir jāreizina ar 2 vai 3, lai dabūtu kaut kādu ekvivalentu. Zigmār, ir kaut kādi, mūsdienās ir moderni teikt, īsceļi līdz uzticībai, vai tas ir kaut kāds atbalsts no valsts, no vēstniecības, kas var saīsināt šo laiku, vai arī tur tādu apkārt ceļu nav? Man, protams, liels prieks, ka mums šeit vēstniecībā ir jau Ievas minētā Lijā kolēģi Arta, un, protams, tas ir tas pirmais ceļš, ko es vienmēr arī uzsveru uzņēmējiem. Es arī laipni aicinu izmantot vēstniecības telpas, ja kādreiz ir vajadzīgs kāds tikšanās. Tas Japānā palīdz, es teiktu, dod varbūt tādu uzticamību tam Japānas puses partnerim vai potenciālam partnerim, ja teiksim, tā tikšanās notiek vēstniecībā, ka nosacīti valsts vai vēstniecība ir, kā tas būtu latviski, angliski tas endorsed to konkrēto Latvijas uzņēmēju. Tā kā
Es to laipni aicinu izmantot. Protams, atkal, atkal neizmanto to varbūt ļaunprātīgi un pie kādas pirmās iespējas nākt, bet tādus nopietnākas tikšanās. Un tā ir noticis. Un atkal man ir arī veiksmīgi piemēri, ka man ir uzņēmēji aicinājuši līdzi uz kādu tikšanos, pateikt kādus ievadvārdus vai īsi pastāstīt par Latviju kopumā. Un te atkal atgriežoties, ko Ieva minēja, ka tā hierarhija Japānā ir diezgan nozīmīga, un tad tādu varbūt vēstnieku vai vēstniecības uzpleči var noderēt. Es nesaku, ka tas var pilnībā, atrisināt vai saīsināt absolūtu ceļu, bet tas noteikti rada kaut kādu lielāku uzticamību, jo, būsim godīgi, tas nav noslēpums, ka Japānā tomēr vēl par Latviju zina diezgan maz, un tas tad ir, tāds mans un vēstniecības kolēģi primārais uzdevums, īpaši apstākļos, ka mums ir par laimi lielāki kolēģi, kas varbūt nodarbojas tieši ar to biznesa saikņu veidošanu, tad mans un kolēģi uzdevums ir stāstīt par Latviju, stāstīt, ka mēs esam kā valsts kopumā, kā uzņēmēju vidu uzticami, ka ar mums var sadarboties, ka ar mums ir droši sadarboties. Tā kā šie tie aspekti, kur mēs noteikti varam kā vēstniecību, vai es kā vēstnieks varu spēlēt palīdzīgu lomu. Es patiesībā gribēju vēl piebilst, labs piemērs ir arī domājot par to, ka sevišķi Printfuls vēsturiski iegāja Japānas tirgu. Printfuls vēsturiski attīstījās ar savām ražotnēm. Ja mēs domājam par Printfulu Latvijā, Amerikā, Meksikā, vēl vairākās valstīs. Domājot par Japānu, lēmums tika pieņemts viena no retajām geogrāfijām, kur tika izmantots partneru ražotājs, respektīvi kompānija, kas jau atrodas Japānā. Principā ļoti labi zinām, vairāk kā 100 gadus jau darbojās, jo tas bija skaidrs ceļš, kā mēs iegūsim uzticamu partneri, kam jau ir kontakti gan ar gala patērētājiem, gan ar piegādes uzņēmumiem. Tas bija veids, kā ieiet šajā tirgu, respektīvi atrast uzticamu partneri, kas izprot lokālo kultūru, lokālo valodu un specifiku, palīdz attīstīties ātrāk nekā to uzsākt no nulles. Tas bija jūs atradāt tādu partneri, vai tur ir nāca kādas pazīšanās tālākā, vai arī vienkārši meklējāt līdz atsaucās? Mēs principā meklējām un cilvēki vadība un uzņēmuma uzsācēji principā lidoja uz Japānu, meklēja biznesa tikšanās, un tas ražotāju loks patiesībā nav tik liels, un tie ir tādi vecāki iesakņējušies biznesi, varbūt ne ar pašu jaunāko tehnoloģiju, bet viņi vismaz pārzina to tirgu, un tad attiecīgi veiksmīgu sarunu rezultātā tika izveidot šī sadarbība. Girti jau pieminēja ledus laikmetu pirmajos 2 gados. Kādi bija jūsu pirmsākumi Japānā? Kā nonācāt varbūt līdz idejai, un kā varbūt arī atradāt kādus partnerus, ar kuriem startēt? Jā, Japānas tirgu mēs faktiski iegājām tādā lielā pretvējā, jo, kā mēs zinām, Japāna, mūsu produkts ir paredzēts zīdaiņiem, un Japānā dzimstība ir viena no dzimstības rādītāja ir viena no sliktākajiem pasaulē. Tādā ziņā, mēs sapratām, ka tas tirgus ir krītošs. Tāpat laikā mēs izdarījām savu mājas darbu, mēs izpētījām šos te kā mēs vispār pieejam parasti tirgus izpētēji, un mēs sapratām, ka ir vairāki parametri, kas varētu liecināt par to, ka mums tur varētu izdoties. Ja? Un viens no tiem, protams, bija maksātspēja, ko mēs jau pieminējām. Tad otrs bija šis te Japāņu prasīgums, kas automātiski nozīmē to, ka viņi sagaida augstu kvalitāti, un tas ir segments, kurā mēs strādājam. Un kopumā tas pēdējo gadu desmitu trends attiecībā uz veselību un bioloģisko pārtiku, kas novērots arī Japānā, protams, varbūt netik spēcīgi kā Skandināvijā. Tie bija tie 3 faktori, kas mums deva to zaļo gaismu, ka jā, tas ir tirgus, kurā mēs gribam būt. Un tad tie pirmie soļi, protams, bija kopā ar Lijā. Mēs braucām uz pārtikas izstādēm, un nekas labāks par to joprojām nav izdomāts. Šīs te tikšanās 1 pret 1. Jā, tas strādā.
Un kā ir ar tādiem aspektiem kā loģistika, varbūt likumdošana, finanšu pārvaldība, vai tur Printfulam, Printfējam un arī Zīmolam Rudolfs un Lateko Food, vai jums tur arī nāca tālāk kādi partneri, lai to biznesa zobratiņus ieļot un lai tie griežās tāpat kā pie mums? Nu, ja jāsadala, teiksim, tas soft un hard, tad loģistikas ziņā mēs vismaz neesam saskārušies ar nekādu veidu problēmām. Savukārt, viss, kas attiecās uz kultūru un komunikāciju, tur noteikti ir tāda cita pasaule. Un galvenokārt jau tas attiecību būvēšana un tas, ja tīri, teiksim, salīdzināšanai, ja mēs saprotam, ka Eiropā arī attiecības ir ļoti svarīgas, bet mēs varam sākt biznesu un attiecības aug paralēli biznesam, tad Japānā es teiktu, ka viss sākās ar attiecībām, un tad tikai sākās bizness. Ja, un, attiecīgi, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Vai Printfulam, Printfējam ir kāds lokālais cilvēks, kurš veido tās attiecības, lai varbūt arī visu laiku pašiem nav jābraukā? Tas darbības veids, ka mums kā platformai mēs lielākoties neveidojam tieši attiecības ar platformas lietotājiem. Tas lielākoties ir platformas funkcionalitāte ir tā, ja tu vēlies ražot vai savu apģērbu, vai kanvas, vai karogus, tu to vari izdarīt pats, atnākot uz platformu, uzdizainējot visu, ko tu vēlies, un tālāk jau arī integrēties ar galvas veikliem. Tā liela atšķirība ir tas, ka mūsu platformai viņa bija jālokalizē, respektīvi viņi ir japāņu valodā, tu vari visus produktus redzēt jēnās, un kas ļoti atšķirās no daudziem citiem Eiropas un rietumu tirgojiem. Respektīvi, ja mēs domājam par mūsu galveno patērētāju, kas ir tāds B2B, teiksim, kāds, kas grib papildus savam pamatdarbam pārdot apģērbu produktus. Viņi to ļoti viegli var darīt gan Amerikā, gan Eiropā. Un tas gala patērētājs ļoti līdzīgs. Bet to ir ļoti grūti darīt Japānā, jo tur atšķirās gan apģērbu stils, gan dizaini, gan gala platformas, kurās gala patērētājs iepērkās, tā daudz retāk būs Amazon. Plus vēl arī reklāmu veidošana, ja tu izveido reklāmu angliski, viņi diezgan labi arī strādās tepat pat Latvijas, piemēram, Facebookā. Bet Japānā, kā jau minēja, ir daudz svarīgāk, ka tas tiek darīts lokālajā valodā, līdz ar to arī tur mūsu pārdevējiem lielākoties jānāk no Japānas, kas pārdod Japānas cilvēkiem. Tev rētāk būs kāds amerikāņu pārdevējs vai tas pats vietnamieši, kas ir ļoti, ļoti apķērīgi biznesā, rēti, kad viņi izvēlās Japānu kā savu gala tirgu. Līdz ar to mums ir jāspēj lokalizēt piedāvājumu, lai viņš ir pietiekami interesants gan pārdevējiem, gan pircējiem tur. Ko vēl kolēģi varat teikt par piedāvājumu pielāgošanu Japānai? Zigmār? Jā, es varbūt tāds viens pavisam aktuāls jautājums dotajā brīdī, kas ir jāņem vērā tieši uzņēmumi, kas eksportē savu produktu, varbūt produkcijas eksportētājiem un mazāk pakalpojumu sniedzējiem, tad tas ir dotajā brīdī ļoti vājais jenas kurs iepratim citām valūtām, iepratim, protams, eiro un dolāram, kas padara, protams, importa preces Japānā dārgāk. Un te es nonāku pie otra punkta, kas varbūt arī zināmā mērā stereotips, ka Japānā viss ir ļoti dārgs un ka Japānā visu var pārdot par augstām cenām. Tad atbraucot uz Japānu un ieejot, es nezinu, vai vienalga pārtikas produktu veikalos, kā Lateko Food un Rudolf produktu noteikti kolēģi zina, vai arī plašu patēriņu preču veikalos, redzams, ka daudzas no precēm ir lētākas nekā līdzīgi produktu vai ekvivalenti produkti Latvijā vai Eiropā. Tā kā tas ir arī vēl viens tāds aspekts, ko es aicinu uzņēmējus rūpīgi pirms tam izvērtēt un atkal noteikti tā dara atbraukt vienreiz kaut vai kā turistam un pastaigāt pa veikaliem, lai saprastu to tirgu situāciju. Un vēlreiz sekot līdzi valūtas svārstībām. Diemžēl pēdējo 3 gadu laikā jena ir ievērojami svārstījusies un šī gadījumā, teiksim, Latvijas eksportētājiem ne pa labu, respektīvi jenas vērtība pret eiro ir ievērojami samazinājusies.
Kolēģi, ko papildināt, vai Rudolfa zīmola arī nācās kaut kā transformēt no latviešiem saprotamā vārda un sajūtas, lai tas labāk uzrunātu Japāņu klientus? Jā, zīmolu mēs neaiztikām, jo tas nebūtu tas pareizais stils, bet visa pārējā produkta adaptācija tā pilnīgi noteikti notiek. Jau pieminētā valoda Japānā, pat tādas vienkāršas terminas kā ābols, tur angliski neviens, bet varētu arī nesaprast cilvēki. Attiecīgi tās lietas, viss, kas attiecās uz vizualizāciju, mēs cenšamies adaptēt vietējiem tirgum, un tur mums ir partneris, kas tā kā pārzina gan kultūru, gan valodu, attiecīgi viņš arī to dara. Bet par jenas kursu pilnīgi noteikti piekrītu. Tas ir, teiksim, mums kā eksportētājiem, tas nozīmē to, ka mums ir jākļūst vēl spēcīgākam, jo pretī ir, piemēram, konkurences vai ražotājs Japānā, kuram savukārt ir šī jēna kā bāze. Ja? Mums uzreiz sanāk, ka būtu par 30 vai 40% dārgākiem, ievedot produkciju iekšā, bet tas nozīmē, ka ir jāstrādā savādāk, jāmeklē kaut kādas tās savas konkurences priekšrocības. Kas vēl ir tādas aspekti, par kuriem jāpadomā, lai nav tas sāpīgais grābeklis, kas trāpa papīri? Droši. Varu piekrist tikai par valodu, ka noteikti gan prezentācijām, gan materiāliem visam jābūt arī Japāņu valodā. Un vēl Japāņi ļoti pievērš uzmanību augstas kvalitātes produktiem, kvalitātei, ilgtspējīgiem risinājumiem. Attiecīgi viņiem ir tāds ilgtermiņa domāšana, ilgtermiņa skats nākotnē, un arī tam viņi pievērš ļoti lielu uzmanību. Bet mums kā Latvijai tas, protams, spēlē par labu, jo mēs pēc būtības, kā nosacīt mazāka valsts, mēs tomēr orientējamies vairāk uz šiem augstas kvalitātes projektiem, tiem nišīgajiem projektiem, un tieši šiem produktiem ir šīs iespējas nokļūt Japānas tirgu. Eiropā mēs daudz pieminam zaļo kursu, zaļā domāšana, ekoloģiskums, ne tikai varbūt pašā produktā, bet arī tajā veidā, kā mēs nodarbojamies ar biznesu. Vai tas ir aktuāli arī Japānā un cik lielā spēkā? Tas ir aktuāli, un to patiesībā mēs no divām perspektīvām redzam. Viens ir, ja mēs domājam par apģērbiem vai apģērbu blankām, respektīvi, uz kurām kāds dizains tiek izveidots. Rietumu tirgu bieži vien tas ir pēc iespējas lētāk, tas arī pārdosies vislabāk. Bet tajā pašā laikā viņu kvalitāte var būt apšaubāma, viņas diezgan ātri varētu novalkāties, un tev viņi jāmaina. Tu ciklājies cauri šim tēkraklam, kas varbūt maksā $10-12 ar visu dizainu. Tajā pašā laikā Japānas tirgo, interesanti arī Austrālijas tirgo, tiek lielākoties tādi premium produkti, kas varbūt ir dārgāki, tas materiāls ir smagāks, biezāks, viņam ir tāda kvalitātes sajūta, un viņiem patiesībā pieprasījums lielāks. Tas no kvalitātes perspektīvas, un otrs no tā zaļā kursa, un tas ir viens no tādiem galvenajiem stūrakmeņiem arī print on demand biznesā, ir tas, ka tu nesaražo produktu pārāk daudz, jo, ja mēs skatāmies uz jebkuru saražoto apģērbu, vismaz trešdaļa, aptuveni 30% netiek nekad pārdoti, viņi vai vienkārši nonāk izgāstuvēs, vai labākajā gadījumā kādreiz arī noziedoti. Bet reti, ka to dara brendi, jo tas tomēr arī ir viņu kaut kāds PR risks. Un pretēji šim mūsu bizness nodrošina iespēju saražot tieši tik, cik nepieciešams. Ja atnāk pasūtījums, ja ir pieprasījums pēc šī produkta, viņš tiek saražots, bet ne vairāk. Un tas arī palīdz to stāstu turpināt par zaļo kursu. Un kad, tas tāpat ir patēriņa produkts, bet viņš vismaz tiek izveidots tā patēriņa līmenī, nevis vairāk, un tad attiecīgi viņš netiek nekad izmantots. Zigmār, vai šeit ir ko piebilst pie ekoloģiskam aspektiem? Jā, šis ir tāds interesants punkts. Es pilnīgi piekrītu par to kvalitāti, kad tiešām Japāņi novērtē kvalitāti un varbūt zināmā mērā tā cena ir sekundāra. Bet par to kopumā, par zaļo kursu, tur gan man būs varbūt jābēdina arī Eiropa kopumā, tad Japāņi šajā ziņā ir, ja tā drīkst teikt, tas droši vien nav ļoti populāri, viņi diezgan pragmātiski ir un kopumā mēs skatāmies no tādas valsts politikas viedokļa, tad prioritāri viņi skatās par savām
interesēm, lai teiksim, iedzīvotāju dzīvi nesarežģītu, lieki nesadārdzinātu un tā tālāk. Tā kā arī mēs runājam par pašu enerģijas ieguvi, tad pārēju uz atjaunīgu enerģiju ir ļoti lēna. Un viens no iemesliem ir tieši šis, lai tas nekļūtu par nastu iedzīvotājiem, kas ir, teiksim, tā enerģijas patērētāju un maksātāju beigās. Tas pats attiecās arī uz, teiksim, tādu ļoti banālu piemēru, kā es nezinu, plasmas vai celofānu maisiņu lietojumu veikalos, iepērkoties pārtikas veikalā, jums viss tiek sapakots atsevišķos maisiņos, respektīvi tas tiek ļoti lielā mērā joprojām vēl patērēts. Atkal no otras puses viņi ir ļoti dedzīgi atkritumu šķirotāji, viss tiek šķirots ļoti precīzi, tiek pārstrādāts. Tā kā, tur ir tāda ļoti no divām pusēm, teiksim, tas viss. Plaši tiek lietots tāru iepakojums, nevienmēr tas ir ražots no kaut kādiem pārstrādātiem materiāliem. Elektromašīnas jūs redzēsiet diezgan maz šeit uz ielām ar infrastruktūru, elektroauto uzlādē vairāk šeit dominē saucamie iekšzemes hibrīdi. Tā kā, tā ir interesanti. Tā kā es saku, tā ir tāda kopējā politika, bet, kā jau kolēģis arī minēja, tad Japāņi pēc būtības nav tik izteikta patērētāja kultūra, kā noteikti, ja mēs salīdzinām ar ASV un arī zināmā mērā ar Eiropu, tad viņi taupīgāk skatās uz lietām kopumā, kā tās tiek tērētas. Nezinu, arī to pašu enerģijas patēriņu, ja pat tas nav atjaunīgais, tad, teiksim, iedomā pie tā, ka nevajag visās istabās saslēgt gaismu, kad esi mājās, vai nevajag pirkt tik lielos apjomos ēdienu, kur tu nevari patērēt un pēc tam vienkārši izmest tos atkritumus. Tā kā te ir tādi interesanti aspekti, kas man pašam joprojām šeit jau 3 gadus pastāvīgi dzīvojot, vēl rada arī, zinām, tādus, ja neteiksim brīnumus, tad tādus apsvērumus, salīdzinot tāpatās ar Latviju vai ar Eiropu, kur mēs esam ļoti dedzīgi šī zaļā kursa piekritēji. Ļoti vērtīga saruna, kur man šķiet, ka pēc tam Lijā varēs veselu tādu rokas grāmatu uzrakstīt ar padomiem, kurus mēs esam dzirdējuši gan šajā sarunā, gan arī pārējās eksporta sarunās šajā ciklā. Ļoti vērtīgi ieskats, sākot pat no valodas un vizītkartes, beidzot ar to, kā skatās uz zaļo kursu. Taču pašā noslēgumā Ieva skaidrs, kā ar ekspo pasākumu un aktivitātēm jau viss nebeidzās. Kas ir tas ilgtermiņa redzējums, un jautājumu piespēlēšu arī pēc tam Zigmāram par to, kā ilgtermiņā sadarboties un iestartēt Japānas tirgu? Jā, pavisam noteikti ar Expo nekas nebeidzās, un varētu teikt, ka tas ir tikai sākums, jo, kā jau mēs runājām, nepieciešama pacietība, lai patiešām tas rezultētos jau konkrētos eksporta apjomos. Arī nākamgad Lijā organizēs pavisam noteikti 2 nacionālos stendus, kas ir lielajās pasaules izstādēs. Viens ir Foodex Japan, kas ir viens no pieprasītākajām aktivitātēm, un šogad piedalījās 21 Latvijas uzņēmums pārtikas, tā ir pārtikas lielākā izstāde. Un otrs lielais ir orientēts tieši uz informāciju komunikāciju tehnoloģiju tādu virzienu par inovācijām, tehnoloģiju inovācijām, kas ir Sci-Tech Japan. Šogad notiks oktobrī, un nākamgad noteikti arī uzņēmumi varēs ņemt dalību. Bet, protams, aicinu izmantot Japānas Lijā pārstāvis konsultācijas, un arī, protams, B2B tikšanās, kuras mēs labprāt organizējam un skatīsimies. Iespējams, arī kādu tirdzniecības misiju atkal uzorganizēsim, lai aizbrauktu kopā ar uzņēmumiem, satiktos ar Japānas partneriem klātienē, jo, kā jau mēs runājam, tas tiešām viņiem ir svarīgi. Un arī mums, protams, tas ir svarīgi. Zigmār, kāds būtu jūsu noslēdzošais aicinājums Latvijas uzņēmējiem? Aicinājums, piekrīt, ka ar Expo tikai sākās, un pilnīgi noteikti to redz kā tādu absolūtu ilgtermiņu sadarbību. Aicinājums būtu nebaidīties, bet tomēr ļoti kritiski arī izvērtēt spējas ienākt Japānas tirgu. Un manis jau minētie, vairāk un kolēģi minētie
faktori, kas jāņem vērā, ir noteikti ļoti būtiski. Bet vēlreiz uzsvēršu, ka Japāna ir līdzīgi domājošs un civilizēts tirgus no tāda biznesa perspektīvas, tā kā noteikti to vajag izmantot. Es pilnīgi godīgi teikšu, ka Japāna ir drošākais partners reģionā, un es domāju, ka tā ir arī izcila vizītkarte uzņēmumam. Ja reiz viņš ir ienācis Japānas tirgū, tad jau plašāk, jo tas dod, manuprāt, tādu kvalitātes zīmogu, ja tā drīkst teikt, uzņēmumu. Ja tu reiz esi Japānā, tad tu esi viens drošs partners, tavs produkts ir izcils, un ar tevi noteikti gribēs arī citi strādāt, ne tikai varbūt šajā reģionā, bet vispār plašāk ārpus Eiropas. Lieliski! Teikšu paldies visiem maniem sarunas partneriem par vērtīgajiem ieskatiem, par to, ka pavērāt vēl plašāk durvis uz Japānas tirgu. Un es ceru arī, ka jums, skatītāji, ir skaidrs, kā lietas notiek Japānā, bet ja vēl tomēr ne līdz galam, tad pirmkārt noteikti sekojiet Lijā, lai uzzinātu par šādiem un citiem vērtīgiem pasākumiem, un otrkārt noskatieties arī pārējās eksporta sarunas. Lai notiek, lai top! Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Thank you.